šīs nelielā laika posmā tas jāizdara. Es mēģināju visu kaut ko, mēģināju tur visādas psihotropās vielas, visādas kokteļus, visu kaut ko mēs darījām, bet nekas nav labāks par fizisku slodu, raukt lūdu. Tu nevar tos slodas, psiholoģisko slodas tad brīdi turēt, aiziet izskrieties, aiziet paskrien parāt, nomazgājies un nākuši dienā ieliek eksāmenu un visu, teiksim, var izdarīt. Tas, teiksim, tādā veidā. Un, protams, ka tango mūzika harmoniski skaņu kopums, kas dabīgā veidā harmonizē un nomierina nervu sistēmu pēc spriedas. Nenomierinās mūsu smagā roka melodija. Viņa arī savu veidu ir vajadzīga, varbūt tā enerģetizējoša, varbūt vairāk, bet tango ir harmoniski. Viņi sakārtos. Kāda mūzika tu klausies, viņi tev sakārto, nomierina, tu var mierīgāk justies. Tango ir iespēja veicināt sabiedrības integrāciju. Indivīds iekļaujas sabiedrību. Viņš tiek iesaistīts, tev atnāk, tik pa durvīm iekšā, tiec integrēts. Tev saka, tagad, teiksim, tu kusties pa dēļceļu, tu esi kopā ar kādu, tev strukturē, tev uzreiz liekas kaut ko darīt, un tu iesaisties šajā sabiedrībā. Tā ir sabiedrības, lielās sabiedrības daļa. Tas tiek integrēts. Tev uzreiz ir vieta, kur nākt, ir viena vieta Rīgā, kur tu vari droši nākt, tev šeit gaida, tev saka, ka tu nāks uz nomu, tev rosināt. Tas tiek darīts droši un viegli un cilvēcīgi, un tev, vienkārši jākustās un jādarbojas. Veicina saskarsmes ar atšķirīgiem, ļoti atšķirīgiem cilvēkiem. Mums katram ir savas īpatnības, mums ir auguma atšķirības, mums ir dzimuma atšķirības, mums ir visdažādākās sociālās atšķirības, viss kaut kas mums citādāks ir katram cilvēkam. Visdažādākās pieredzes mums ir citādāks. Un tai pašā laikā mēs spējam vienoties par to, ka mēs šeit teritorijā atrodamies un sadarbojamies. Sadarbības mācīšanās teritorija, vienā teritorijā. Šķaura, ļoti saspiestā, nelielā teritorija, un tā ir integrācija. Cilvēks spēja vienoties, ka viņš šeit kustās vienā tādā sistēmā, viņi var to viņš ļauj sabiedrībai strukturēties pēc cits viens pazīmes, pēc kultūras pazīmes. Cilvēks spēja kustēties pa dejas ceļu un iziet ārpus savas profesionālās lietas. Ko tas man dod personiski, ko es izjūtu, kad man nav jābūt lielajam tētim šeit, jo manas pieprasa, teiksim. Bērns pieprasa mājās, tu esi tētis, tu jābūt tēti funkciju. Augstskolu pieprasa jālās ir lekcijas, studentiem vajadzīgs to darīt. Klientiem vajadzīgs viņiem arī dot visu, man visiem jāatbild. Es ietnāku šeit par mani atbild Margita un Zigmunds. Viņi man saka, tev ir jākustās tādā veidā. Un man laika struktūrē, man ir iespēja pārslēgt no tā savu lomu, ka es visu laiku esmu tas, kurš ir atbild, ka es varu ļauties, lai par mani atbild, mani māca, es varu aiziet atpakaļ, būt skolnieks, simbolisks bērns, kuram kaut ko var iemācīt. Un es ļaujos, lai man iemācīt. Man patīk šī pārmaiņa. Un tas man noņem to milzīgu atbildības nastu, kas ir virsū cilvēkiem, kur ir visu laiku ir spiesti par kaut ko citiem atbildēt. Tas ir tas, ko tango iedod. Tā ir iespēja integrēties sabiedrībā un pieņemt citādi. Pieņemt otru dzimumu cilvēku, jo tā ir liela problēma. Tas, kad cilvēki prasa, vai tu pieņem sievietes, pretējo dzimumu, vai tu pieņem vīriešus. Cilvēki saka, jā, mēs pieņemam. Bet tad, kad viņiem jāaiziet, jāpieskarās klātam otram cilvēkam, ar viņu ir jākustās pa dejas ceļu vienādā sistēmā, vienādā ritmā, tas ir liela problēma. Godīgi teikšu, es sūtu arī cilvēks, kur nāk man strādāt ar savām lietām, lai nāktu šeit darīt ar sevi kaut ko, jo es saprotu, ka man nevajag neko jaunu metodu izdomāt, vienkārši atsūtīt, viņš šeit nāks, viņiem tā ir metode, viņiem tā ir vesels metodas trūkums, viņiem fiziski jānodarbojas, tas jau jāiet vienalga jāatrod. Vai nu sporta zāli, vai aerobiks, vai kādas citu veidu aktivitātes, vai pašam jābrauc ar velosipēdu, viņam jāatrod dejošas iespēju. Un izvēles tajā rindā, es vienmēr saku, Argentīnas sāko, viņš tas ir pirmā vieta. Viņi tiek līdz vārtiem.
Nu stāst, pēc bet tikt pāri, aiziet, tikt iekšā, teiksim, tas ir grūti, jo cilvēki būs jāizskarās, tie būs jākontaktēs ar svešiem cilvēkiem nezināmā teritorijā. Jāpieskarās cilvēkam, kur tu iepriekš neesi pazīst, jāuzticās viņam, jāaiziet atpakaļ līdz tam līmenim, kad es neesmu perfekts. Es neesmu perfekts, es varu kaut ko neprast, nemācēt, un citi to ieraudzīt. Tā ir dzīves. Un to, tas ir tas, kas integrē sabiedrību. Mūsu sabiedrība ir atsvešināta cilvēka, vientuļa cilvēka sabiedrība. Es zinu to procesu no tās puses, no tā klienta, no tā cilvēka puses. Un tango ir tas, kas tuvina cilvēks, dabiski tuvina. Un to distanci katrs var izvēlēties pats, cik lielu un kā viņš to vēlas. Tā ir metoda baiļu pārvarēšana. Es jau teicu, ka viena daļa tiek līdz vārtiem tiek līdz. Viena daļa mums ir bijis tā, kad citreiz es lieku no meža tur zvanīt. Tad viņi mēģina zvanīt un pieteikties to dejošanu, bet ar apnākšanu ir grūtāk. Jo ir liels skaits cilvēku ar sociālām fobijām. Bailes no saskarsmes ar citiem, bailes, ka atkal neizdosies, bailes, ka nevienam neesi vajadzīgs, bailes izskaties slikti, muļķīgi, nepieņemami. Tās visas bailes ir, un šī ir tā vieta, kur to var pārvarēt. Viena daļa cilvēki ir ļoti dabiski, viņi atnāk uz dēšanu, viņiem šo baiļu varbūt nav, vai šo baiļu līmenis ir neliels, bet ir cilvēki, kuriem ir ļoti daudz baiļu no citiem cilvēkiem. Un nācies cilvēkiem mācīt iet pāri, gājēji pāri, iet cilvēkiem, kurš strādā, viņš nav psihisks slimnieks, viņš ir cilvēks, kuriem ir fobijas, viņam ir bailēs no tā, ka uz viņu cits cilvēks skatās, ka viņš var nokļūt sabiedrības deklinu, tā ka uz viņu var skatīties vairāk cilvēku un kā viņu vēro. Un dejot mācīšanās ir tehnoloģija, kas ļoti viegli ļauj šīm bailēm kontaktēt, un nav citu ceļu, kā iet šīm bailēm visus. Nav citu ceļu, iet un vienkārši šīm bailēm kontaktēties un pārvarēt, jo tad šis cilvēks iegūs tajās bailēs noslēgto enerģiju, varēs sākt lietot savus resursus vai citu. Tango un fiziskā veselība. Par stresu salīdzināšanu es iepriekš teicu, un jā, ģenētiski parādās diezgan lielām noteiktam slodzēm. Un vīrieši šķiet, ka 10 000 soļiem ātrotiem pat vidēji, man augam cilvēkiem 6-7 km, mazāk un mazliet mazāk. Ko no fiziskā viedokļa vēl var dot tango? Minerāli vielas, ūdens, kā par to es teicu, un ja fiziskās slodzes trūkst, cieši sirds un asinsvadu sistēma, un arī pārējās organismu sistēmas. Un līdz ar to tango fiziskā jomā dod slodzes bilancē pozitīvi efekti. Man liekas, kāds no viņu Gunta laikam noprecējis, cik soļus iziet vienas nodarbības laikā, vai stundā, jā, cik var noteikt. Līdz ar to var noteikt, cik liels slodzes kā tu iziet, cik daudz cilvēks paliek. Un izskaitot pilnīgi, teiksim, cik kalorijas tiek sadedzinātas. Tas ir arī no cilvēku ķermeņa svāra viedokļa. Mums mazkustīgi cilvēku sabiedrība. Tā skatā daudz vīrieši var palielināt svaru, un cilvēki nekustās. Viņi vienkārši nekustās ārā. Un tango ir tā iespēja kustēties. Fiziskās rehabilitācijas metodas pēc traumām, pēc ilgstošas atrašanās miera stāvokļa, pēc dažādiem lūzumiem, neapšaubām tā ir iespēja. Dejošana ir viena no izvēles metodiem, kā cilvēki atjauno kustību funkciju. Jo tas ir no vienas puses tā soļošana, tas ir saudzīgs kustības, te pašā laikā daudzdimensionāls, kur sev liek parasti vingrinājumi to nespēja izdarīt, tas dejošana, kur liek dabiski kustēties un līdz ar to savus locekļus trenē. Tas ir senāk arī izmantots rehabilitācijas procesos. Tango un pārmaiņu atbalstīšana cilvēku dzīvē. Tātad tango ir harmoniska kustības sistēma. Tā ir